Teika par Tukuma pilskalnu. Kādā vēlā vakarā pastaigājās sieviņa. Pienāka nakts, un sieviņai uznāk miegs. Viņa apsēžās un aizmieg. Sieviņa pamostās un saprot, ka viņa ir nonākusi pazemē. Kā skaists dzīvoklis, kur es atrodos! Sieviņ, tev jāauklē mans bērns, par to tu saņemsi veselu pūru zelta. Labi. Veselu dienu sieviņa auklēja bērnu. Paldies tev, sieviņ, par labi padarīto darbu. Lūk tava alga, vesels maiss ar zeltu. Paldies, princesit, paldies! Tikai ir viens nosacījums. Tu nevienam nedrīksti stāstīt par šo brīnumaino istabu. Citādi tu pārvērtīsies par akmeni. Un vecenīte nonāca virzemē. Es iešu mājām. Kur tu biji, man mīļo sieviņa? Nekurs nevar tev neko teikt. Stāsti, kur tu biji? Labi, es tev izstāstīšu. Es biju pazemē, auklēju princesi bērnu. Viņa iedeva man maisu zeltu un teica, es nevienam neko nesaku. Viņa teica, man pārvērtīs mums akmeņiem. Ai, kas tagad ar mums būs? Teikas beigas.